Labdien visiem skatītājiem! Šodien apskatīsim vienu vecu Latvijas mīmu, kas bija ļoti aktuāls portālā Draugiem LV un, protams, YouTube. Es runāju par Dzintaru Liepiņu. Noteikti tie, kas no jums ir jaunāki par 20 gadiem, nemaz nezinu, kas ir Dzintars Liepiņš, bet viņš bija ļoti populārs pagājušās 10 gades beigās, kad ar saviem video Hardly Working un MTV Creeps bija vienkārši sensācija iekš jau mirušā portāla draugiem.lv, kur Dzintaram bija arī sava fanu lapa ar nosaukumu Dzintara Liepiņa fanu klubs. Šajā lapā cilvēki parasti postoja mīmus un nenopietnas diskusijas par Dzintara dzīvi, jo, kā mēs zinām, tad Dzintars nebija, tā teikt, īsta persona, tas bija tēls, kuru atveidoja džeks vārdā Artūrs. Galvenais varonis Dzintars bija attēlots kā bezrūpīgs jauns džeks, kas dzīvo un strādā savā lauku saimniecībā un tusējas kopā ar diviem džekiem, Valdi un Pēteri, kas bija viņa labākie čomi. Šie trīs vīri savu ikdienas dzīvi pavadīja lietojot lielu daudzumu alkoholu, strādājot, skatoties pornogrāfiska rakstura filmas un, protams, pīpējot vienu cigareti pēc otras, kas daudziem no mums, kas dzīvoja laukos tajā laikā, likās ļoti smieklīgi, un Dzintara Liepiņa fanu klubu lapā ātri vien salasīja vairāk kā 1000 sekotājus, kas tam laikam bija ļoti daudz. Savas slavas virsotnē tomēr Dzintars izlēma sevi, tā teikt, ielikt sārkā, jeb viņa tēla atveidotājs Artūrs gribēja pievērsties citiem projektiem un savā Spoki LV profilā publicēja šo ziņu, kas tika izlaista 2010. gada 12. martā. Tagad es jums nolasīšu, kas tur bija rakstīts. Vēlos paziņot, ka Dzintars, Valdis un Pēters atvedamies no jums. Jābeidz šis viss joks, kamēr vēl nav galīgi sviestā pārtapis. Mums bija jautri un jums bija jautri, bet cik tad var? Runājot par video, tie vēl turpinās tapt, tāpat, kad kādā atkal paspīdē šie trīs dzērāji, lai nu kā varam video jaunumiem sekot mūsu YouTube kanālā, mūsu blogs invincibleclowns.wordpress, kā arī mūsu dombiedros, kurus meklējam Invincible Clowns. Profili tiks dzēsti rītā, lai šis info aiziet bišķi līdz cilvēkiem. Un ja kas mūsu filma, kura bija paredzēta, tā arī taps uzņemta gatava, tā varētu būt vēlā vasaras vidū vai beigās. Un šeit viņš bija arī ielicis video, kuru es diemžēl nevaru atvērt, jo acīm redzot, tad profils ir izdzēsts. Tā bija pēdējā ziņa no Dzintara, lai gan bišķi vēlāk pēc tam arī tika publicēta video YouTube, bet tā arī diemžēl beidzās šis mīms. Un pats galvenais mīma atveidotājs Artūrs pievērsās jau citiem projektiem, kuri diemžēl cilvēku atmiņās nav palikuši tik ļoti kā vecais labais Dzintars Liepiņš. Cilvēki, tas ir īsumā viss par šo mīmu. Ja es kaut ko esmu palaicis garām, droši rakstat komentāros, un ja jūs zinat, ar ko Artūrs nodarbojas tagad, es labprāt to arī uzzinātu. Paldies visiem un tiksimies nākamreiz!